Sveiki visiem! Te atkal Jānis un Rita, šoreiz jaunā piedzīvojumā. 2024. gads mūs aizved ceļojumā uz Norvēģijas rietumiem un vidieni. Par to, kā mums gāja, skaties video, jauku skatīšanos! Labrīt, svētdienā! Svētdiena, 30. jūnijas. Laiks doties ceļā. Dodamies lielajā vasaras ceļojumā. Daudz mantas baigi, nav? Nu labi, tā bijis bagāžnieka. Bagāžnieks pilns, knapi ir aizvērt. Bet nu, dodamies. Ir 30. jūnijā. Dodamies uz Odu. Oda. Tad jau tiekamies pa ceļam. Sākam pirmo serpentīnu izbraukt. Dzīvē jauns asfalts uzlies, ļoti forši. Esam tagad nobraukuši stundu. Un atklāju paskatīties. Cik smuki te ir filmēts arī video, starp citu Jānis ir uzfilmējis šeit. Braucam pāri pirmajai kalnu pārējai, kura šobrīd ir vaļā. Kalnu pārējā, Haukelī iela. Un tad dosimies pirmajā apskats objektā šajā ceļojumā. Uz šiem stabiem ir tāda atzīme. Ik pa laikam. Un otrā pusē ir tāda stāva. Sniega stūmējiem atzīme, kur vispār atrodēt ceļš. Ziemā te ir švaki, galīgi. Varbūt atradīs internetā kādu bildi no ziemas, kā te izskatās. Jā. Vestlands. No Vestlands Inlandā. Ne, otrādi, no Inlands Vestlandā. No Inlands Vestlandā. Un bez neviena pociņa jau visu pārēju. Sniedzīgs. Šitais būtu jāšķīdīgs. Mums šajā ceļojumā ieplānot jau ir daži pārgājieni. Hikings. Bet šis nav ieplānots. Bet nu labi. Dodamies pēc cik laiku. Te noslīdēja lejā, aitiek augšā līdz turienai. Un tur projām aitastaigā. Rita mēģina izplānot, kā visvieglāk tikt. Man ir sarežģīti. Jātiek līdz turienai. Ar šādu aprīkojumu tur netikt augšā. Noslīdēja no turienes līdz nejienai. Mūsu kolektīvs nolēma nedoties tālāk. Jo neizskatās, ka tā būtu kāds vecs tunelis. Vienīgā iespēja, ko mēs domājam, tur, kur es netiku iekšā, tur bija tāda ovāla apurveida forma. Iespējams, tur ir tas tunelis. Ja viņš ir tur, tad viņš ir zem sniega. Tā kundze, kas man gaida, noteikti nebūtu priecīgi par manu izvēli, jo es domāju iet pa sniegu lejā, nevis pa akmeņiem. Slīdot. Esam lejā. Abi. Dodamies uz mašīnu un braucamā tajā virzienā, no kura mēs neatbraucām.
66. Šis te jāieliek video. Kāds screenshots. Ej, tu noskat pa vietu, iespaidīgi, ne? Un šīs būs neaizmirstams skats. Kā tā influencer dzīve. Šis bija iespaidīgi. Nenormāli liels ūdensritums. Sapilmējām ar dronu, ar GoPro. Cerams, ka būs skaisti, kādi, ko jūs tikko redzējāt. Nu, ko laiks doties tālāk. Ļoti skaisti. Pēc pāris kilometriem nākošais ūdensritums. Jā, cik visi. Kaut kādas māsas, Ak, Dievs! Tas ūdensritums tik spēcīgs, kad veidojas mākoņi. Tad mākonis iet pār pa tiltu pilnīgi. Jāiet nost. Do you feel it too? Hilton Camping. Room 6. Tadā! Divas gultas. Kaut kāds galdiņš. Taburete. Un tas ir viss. Tik minimāli. Cik vien to iedomāt. Jā, cik misīgi. Pie šāda ūdens tilpnes mēs atpūšamies šovakar. Norvēģijas lielākais akmens. Kā? Te viss ir viens liels akmens. Ko? Ej uz centru un pa kalnu uz laiku 15%.
pārsteidzoši, ka Odā ir ļoti daudz stāvu mājas, kas ir neierasti Norvēģijai. Tā, un Odā ir tikai 5000 iedzīvotāji, kas man pārsteidz, jo izskatās, ka tu varētu dzīvot vairāk, jo pilsēta ir lielākā Krāgero kāds 2-3 reizes. Tāda neliela gājēja iela. Mini Tallinas padalās, jā. Ir sākusies jauna diena. Sākām paldies Treltunga Camping. Viena nakts ir pavadīta šādā mazā numuriņā. Un dodamies tālāk. Bet atbraucām mazliet tālāk. Skatīties uz ledāju. Lai tiktu pie paša ledāja, jāveic aptuveni 8 stundas gājiens, ja mana informātori nemaldās. Vai 8 stundas turp apakaļ. Bet, drīkst iet tikai gīda pavadījumā. Nedrīkst tāpat vien nocāties te. Kad mēs no šejienes paskatīsimies, dosimies tālāk. Pieslīpē. Es kā lielos stikls cienītājs, man tāds, wow! Saimniece mūs aicināja izmēģināt vietējās sulas. Jānis šobrīd baudīs vietējo būtiņu, par cik es nevaru ēst būtiņu. Tik tikko sapti. Nav nekas tāds negaidīts. Mēs braucam tagad pa tuneli, kurš ir 11 km garš. 9 uz priekšu un 2. 9 uz priekšu un 2 atpakaļ. Esam joprojām Odas apgabalā. Dosimies vienā no šiem pagājieniem. Cik daudz iesim? Tā, to jau skatāmies tālāk. Esam klāt. Super. Pēc 2,5 kilometriem. Det är inte alltid det går sånt som du hade tänkt. Det är inte alltid du når den färga du kunde ha trängt. Du ser bara lysen där ute på väg till ett annat steg. Och du som var 4 minuter ifrån en ny bygd. Dodamies atpakaļ pēc skati. Turpina priecā. Är du nog i landet då? Har du mer än en färg? Tā jau parasti mūsu ceļojumos sāk plīt. Första som hon går ifrån. Och du blir inte heller den sista. Är du nog i landet då? Es skatos uz to kalnu un domāju, tā ir cik Norvēģija. Stunda 22,5 kilometri. Šāda pastaiga. Esam klāt, braucam tālāk ar citu transporta līdzekli visam. Braucam uz Prāmītī.
sträcker sträcka fram och det kommer att lysa Guds nåd. Är du nog i Lannedal? Är du nog i Lannedal? Pēc nepilnām 20 minūtēm braucam nost. Braucam tagad cauri Hardengerei. Jā, bet mēs līdz brauksim redzēsim. Pastrēmsim. Un tālumā, kā var redzēt, ir liels ūdenskritums. Bet šoreiz mēs nestāsimies, jo mēs esam bijuši pie kādiem 6 ūdenskritumiem. Bet ļoti smuki izskatās. Un pārceļam krīt. Jā. Bet tu nevar aizbraukt. Braucam tālāk, līdz Bergenai vēl 62 kilometri. Labrīt! Ir 3. diena, un mēs startējam uz Bergenas centri un no Bergenas pievārtas. Jā, palikām tādā kempingā pa lētu cīti, 250 kronām pa nakti vienam. Palikām pagājuši nakti. Neko daudz nedarījām, jo baigi lietus. Un šodien tāpat par spīti lietumu dosimies uz centru. Un tad jau skatāties tālāk, ko mēs tur darīsim. Zaļš. Sako. Super. Skaisti. Ir vērts noteikti nopietni. Bildē. Dzīvā statuja. Tur forši vajag. Vai tev labi iet? Skatās pēc poīža, viņam ir tukšai. Ķērne. Tā mēs apmeklējam lielpilsētu Bergenu. Šis ir pilsētas centrs viņai. Tāds modernais centrs. Ar ekocentrs. Dienas nāk visos krāsās. Arī tālākā. Šādi tam bija jāizskatās. Saulains, patīkams. Tagad es lietāju. Mazliet samirkuši, nedaudz noguruši. Jau kurā diena, kurā mēs dodamies ceļā. Nu jau nedaudz kašķīgāki. Tāpēc vēl līs, nepatīkams. Nu jau ar slapjām kājām. Bet neko darīt, jāturpina ceļš. Dosimies uz visu laiku. Šeit vienmēr paliks Kijeva. Ukrainas karo krāsās. Nabaga cilvēci, kas tik uzvilc augšā, neko neredz. Mums paveicās kārtējo reizi.
Mēs gan salīstam, kad mums ir saulaini brīži. Mīglotā vietā izsalīst un dažādās pilsētas. Jā, cik labs īstenībā. Du puster ut, kjenner pulsen øke, løfter blikket, går over bekkalokket. Du puster inn, Holberg, byen fyller hjertet. tādā laukumiņā. Lyden brer seg gjennom ild og vann, over vågen og opp i luften, fra Ulriken til Kā jau kārtīgā mūsu ceļojumā. Līst. Vi er Bergen, vi hilser på en nabo, sier går man for et ved. Hei, vi er Bergen, byen for en ny, du skjøtter meg på det som skjer. Hei, hei, reisiken, alle vi som bor her, vet vi er forskjellige, ulike som dråper. Hei, hei, reisiken, danser sammen likevel, dråper ligger som et slør. Tā tad kāpēc mūsu mašīna stāv starp šajām divām mājām. Mēs aizgājām pa labi no tās puses un visu pilsētu izstaigājām un domājām, kur tās mājas krāsainā. Byen midt i verden, og hjertet står i brann. Over sjø kom verden seilende, bygget byen med et hav av drømmer. Vi er del av vår historie, og synger mellom fjellene. Hei, vi er Bergen, vi hilser på en nabo, sier går man for et ved. Hei, vi er Bergen, byen for en ny, du skjøtter meg på det som skjer. Hei, hei, reisiken, alle vi som bor her, vet vi er forskjellige, ulike som drømmer. Hei, hei, reisiken, danser sammen likevel, dråper ligger som et slør, byen glitrer. Centrs izstaigāts, šīs slavenās mājiņas apskatīts. Ļoti interesanti, ka viņas iet diezgan dziļi uz iekšu, ko es negaidēju tomēr vienu mājiņu tādu, bet tādu nelielu ciemats, bet tas ir ar šīm senajām mājiņām. Bet centrs izstaigāts un lietas ir mitējies. Tieši tā kā vienmēr. Esam diezgan slapji. Jā, tāds mājiņas tur un parkings ir šeit, un mēs aizgājām uz to pusi. Pabraukuši kādu stundu, bišķi vairāk. Un sākās iespaidīgi skati, tā ka neticās vispār tam, ko redz. Bet drīz jau būsim klāt, no 20 minūtes līdz Flomai, mūsu pirmajam galamērķim šodien. Tad jau skatīsimies, kas būs tālāk. Te tiešām skaisti. Kārtējā reizi braucam cauri kādu tuneli. Šoreiz 11,4 km garu. Un būsim šajā ceļojumā izbraukuši cauri visiem 4 garākajiem tuneļiem Norvēģijā un pasaulē garākajiem tuneļiem, kas būs priekšā. Taču šeit, šajā tunelī, uz tunelē, vai kā tā, ir skaisti skaismiņas, kuras mainās tik inčīgi. Forši. Vēl palikuši 7 km. Nu jau ir 12 dienā, pēc aptuveni 2 stundu vilcienu. Nezināsim pārāk pat. Šķērsojam tiltu, padoviet skatīties pilsētu. Flomai var pabraukāt ar kanoēm. Cilvēki jau izmanto šādu iespēju. Mēs šoreiz izlaižam. Jau dodamies citos piedzīvojumos. Kāda šeit? Līdzīga stāv šifrē, ne? Tickets and visitors center. No šeit attiek šāds piramītis slavens. Paņem papējā, lai redz. Lama. Lama no īstas lamas. Lamas vilnas.
490 un pie 170. Bet paēdām nedaudz fast foodiņu. Iekodām, lai mazliet spēks. Tā notiek. Jau samainos ir. Bet ir forši, ka tāds kabatiņas, kur paslēpties. Un pagaidīt, vai apstāties tā kā, ne? Visādi pedāļi mīnēji paliek uz velo. Paliec uz velo, ir uz velo. Paliec uz velo, ir atpakaļ uz velo. Labrīt, palieciet uz velo. Čau. Mašīnas vilc viet. Bišķi augstumosam, bet nu nav trakums. Tas varbūt tikūtais. Tā jau tik slavenā vietā pie daudz cilvēku. Viss films tas kā gados ar programmu. Atgatau. Šobrīd mēs vēl joprojām braucam cauri Norvēģijas un pasaules garākajam tunelim, kurš ir 24 km un 509 metrus garš. Viņu sāka taisīt 95. gadā, bet pabeidza 2000. Un maksāja 1 miljardu kronas. Braucam atkal uz prāmīti, jo citur nevar aizbraukt. Ņemam prāmu. Pilnām 10 minūtēm braucam nost no prāmja, bet nu noslēdz pēdējos laikam nost, kā redzams. Mēs braucam tālāk uz savu kempingu, kurš atrodas Boljumā, un pa ceļam apstājāmies skaistā vietiņā. Jā, mums ir. Tādā... Es augšā gulēšu. Ko?
palidojām ar DJI Mini. Tad ieskrējāmies, pacēlāmies augšā. Un ir cik baigi putni paceļās gaisā. Visā nav nekas, citreiz ir tā, ka putni nobīstās aizlido. Bet šoreiz varbūt ieraudzīsiet viņu. Viens putns ļoti cītīgi ap dronu lidoja. Es palaidu viņu lejā, tad domāju, ka viņš aizlidos projām. Viņš lidoja ap to dronu tik vairākas reizes un tik tuvu, kad pēdējo reizi viņš pat pieskārās ar spārnu no dronām. Un tad es nolēmu. Tad es nolēmu viņu nolaist dronu, ar kur šis putns uz 5. stabiņa. Ļoti cītīgi viņš šitā kliedz un ārdās. Tā no prātīgi jālid vēl dronu. Tur ir kempings, kur mēs pametam šobrīd. Un nākošais apskats objekts. Kempings ir 100 metru tur. Un apskats objekts jau ir tepat muzejs. Ledājs izkust. It took 100 years for it to retreat 8 months from 1900 to 2000. Tas būs 100 gadu laikā. Retreated 9 months, so 10 years it retreated more than the previous one. Interesanti. Šeit viņš pateica, ka pirmajos 100 gados noklusē tikpat daudz, cik pēdējos 10 gados. Tā kā viss kūst, nu viss iet uz leju. Ledājām. Cik liels ir bijis mammals? Piestājies. Nu tev būs tā kā līdz celim sākums. Tā kā 2 tu vismaz ieiet mamutā. Vesela zāle, jā. Vesela zāle. Es gribu nofilmēt, cik liels tas ekrāns. Ledājs. Esam klāt pie ledāja. Šo gan es negaidīju šajā vilcienā. Kad tik tuvu būs ledājs. Augšā viņš ir. Tepat vien viņš ir. Rokas stiepiena attālumā. Esam pie tā slavenākā ledāja šajā pusē. Brojabrīn. Brojabrīn. Ja iepriekšējā ledājā bijām te vienīgi, un šeit, to starp šeit ir kādi 4 autobusi lielie. 5. Vai pat viss 5. Un diezgan daudz viegli. Tā kā mēģināsim baudīt, kā nu ir šo ledāju. Turistu vieta ir tīga.
Nevar redzēt baigi atspīt, bet Jānis filmē šo skaisto brīnišķīgo Boja Brīn ledāju. Un ļoti iespaidīga vieta. Un pēc tam skatos vēl viens čeks vecais nāk ar dronu. Tad vēl viens nāk. Beigās mēs te vienu vietu bijām 4 dronu piloti. Bet tieši man paveicās tad, kad es lidoju. Neviens cits nelidoja. Tā kā bija droši. Lienām cauri mēs viņam. Klasiski mums pabūt. Visi dodamies tālāk. Nav ko ledāju. Nav ko sasaltē. Jāvilc tālāk, nē. Ķils saka puķīt. Tajās smukākajās vietās nav kur apstāties. Bet, te nevarēja neapstāties. Kamēr noteikti to neķer to, kas ir, protams, dzīve. Tad tālumā vīrietis makšķerē. Bet, tiešām ir ļoti skaista vieta. Šeit pilsētiņa tur. Mēs esam te. Un iepriekš bijām tur uz ledāju. Jāapstājās ceļu malā, lai apskatītu, ko stāv. Ielaiz kruīz kuģis. Skaisti. Skaisti jau ir, bet tas kaut kā neiederās. Nē, tas iederās. Vēlies labas bildes? Tad ej. Šie kalni jau atgādina Lofotenes salu kalnus visslavenākos. Viņi arī tādi spici, tādi trīstūru veida. Šeit arī tāds īpaši izskatās. Paņem, paskaties. Skaties tev. Tu man skatītājs skaties, kas mums te notiek. Tagad var labāk saskatīt ūdeni. Kirkīs divs. Bija skaista vieta. Nedaudz tāda nostāka no pūļiem, kas mums patīk. Bet par ko es gribēju teikt? Ar pieto piegājienu vienmēr šādās vietās ir labi cilvēki tiek satikt. Es neatceros nereiz, kad bija tāds, pat sev bildē vai kaut ko tā. Piemēram, jā, šeit. Protams, sabildēsimies. Jā, kas tas spēks? Esam ieradušies Neset camping. Un mūsu māja ir numur 17. Nākošā diena, 5. jūlijas. Dodamies tālāk uz Juvats hita. Un vispirms dodamies uz veikalu iepirkt nedaudz aprīkojumu, jo tur izskatās diezgan ziemīgi. Tāpēc skatāmies, ko mēs iegādājam un lēšam tālāk.